Šī vasara pašvaldības kapitāla sabiedrībai Liepājas ūdens bijusi ļoti aktīva, mainīti un no jauna izbūvēti gan ūdensvada, gan kanalizācijas sistēmas. Skaidrs ir viens, ja iela tiek rekonstruēta, tad izmantojot to, ir jāmaina arī Liepājas ūdenim piederošās komunikācijas. Tā tas notiek Ganību ielā no pilsētas robežas līdz Mirdzes Ķempes ielai, kur darbi ir pabeigti un caurules jau cītīgi noslēptas vairāku metru dziļumā zem zemes. Šobrīd atrodamies Dunnikas un Ganību ielas krustojumā, kur norisinās ūdensvada, kanalizācijas un lietas kanalizācijas kolektora rekonstrukcija. Dotajā momentā patiešām, kā ir redzams, viss caurules jau ir zem zemes, bet vismaz apziņa ir tā, ka veiktie darbi, tātad rekonstrukcijas darbi, ļoti labā ziņā ietekmēs mūsu tālāko rītdienu. Tātad būs labāka ūdensvada sacilpošana, būs izbūvēta jauna kanalizācijas sistēma, tātad būs mazāk kanalizācijas ūdeņa infiltrācija, kā arī tiks labāk savākt lietus kanalizācijas ūdeņi lietus kanalizācijas kolektorā. Eiropas Savienības struktūra fonda projekta ietvaros daudzviet pilsētā tiek mainīti vecie tīkli un novērstas dažādas problēmas, kas iedzīvotājus apgrūtinājušas ilgāku laiku. Tā tas ir arī Jaunliepājā Jāņa Asara ielā. Te ir gan ūdensvada, gan arī kanalizācijas rekonstrukcija, un šī ir iela tāda ļoti īpaša. Šeit mums visu laiku ir gājuši, ieguldīti divi ūdensvadi, gan 100 mm, gan 200 mm. Un ir mērķtiecīgi vienu no ūdensvadiem demontēt, likvidēt, tamdēļ, kad tas ir tomēr atkal saistībā ar lielākām remonta izmaksām, tamdēļ arī pie vienas reizes, kad tiek ieguldīta jauna kanalizācija, mēs daļai likvidējam arī veco simtnieku ūdensvadu. Jāsaka tā, ka arī jauna kanalizācijas izbūve šī ielā dos tādu iespēju, kad apkārtējo ielu iekškvartāli, kvartāliņi jau tiks labāk savākt kanalizācijas ūdeņu un novadīt jau uz attīrīšanas ietaisēm. Tātad apzināsimies to, kad arī iedzīvotāji nevarēs sūdzēties par to, ka ir paaugstināts lietus ūdeņas daudzums šī rajonā. Liepājas ūdens maina savas komunikācijas arī Zirņu Ganību ielu savienojošās mazajās ieliņās, kas izmantojot projektā iekonomētos naudas līdzekļus tiek sakārtotas. Darbi notiek gan Priežu, gan Dārza, gan Māla un Kaļķu ielās. Te bija gan vecais ūdensvads, gan arī vecā kanalizācija. Tā tika demontēta un izbūvēta jauna tīkla. Līdz ar to, kad jauni tīkli mēs varam droši arī ņemt atjaunot ielas segumu. Tātad arī šīs ielās kā Kaļķu, Dārza un Māla ielās būs jauna seguma, jauna komunikācijas tīkla zem seguma. Līdz ar to būs atkal nodrošināta labāka visu šo komunikāciju funkcionēšana. Un šie darbi tiešām tiek darīti par Eiropas struktūra fonda līdzekļiem. Un mums tikai uz doto momentu vajadzētu uzraudzīt un pēc tam godīgi eksploatēt. Darba apjoms šogad liels un arī laika apstākļi bijuši labvēlīgi, lai raiti strādātu. Interesanti, ka Brīvības ielas rekonstrukcijas laikā atkal tika atrastas koku caurules, kas iespējams saglabājušās no 19. gadsimta beigām 20. gadsimta sākuma. Tādas tās izskatās pēc izņemšanas, un lūk, kādas tās izskatās, ka tās jau ir attīrītas un sakārtotas, lai saglabātu kā vēstures liecības. Lielākā daļa ūdens un kanalizācijas posmu tiek mainīta izmantojot Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzekļus, gan lai uzlabotu iedzīvotājiem pakalpojumu kvalitāti, gan pieejamību, bet aptuveni 600 metrus ūdens un kanalizācijas komunikācijas uzņēmums izbūvējis par saviem līdzekļiem. Daudzās ielās patiešām ir piesaistīts Eiropas struktūra fondi, bet arī daudzas ielās mēs ūdensvadu un kanalizāciju ieguldam par Liepājas ūdens līdzekļiem. Jāsaka tā, jāsaka paldies, ka tādas līdzekļus mēs varam piesaistīt no Eiropas, jo visus šos ievērību vai cienīgos darbus Liepājas ūdens par saviem līdzekļiem izbūvēt nevarētu. Bet vēl vienreiz jāsaka tiešām, ka šādus darbus veicot, ieguvēji būs mēs visi pilsētas iedzīvotāji, pati pilsēta. Liela daļa no šogad plānotajiem darbiem jau pabeigti, bet vēl ir ko darīt, lai visu paspētu līdz brīdim, kad iestāsies ziemai raksturīgi apstākļi.